Strēlnieki, jūsu februāra enerģijas. Paskatieties, kāds mums te skaists salikums. Mums ir pasaule un ērtības, komforta. Ko tas mums nozīmē? Ka iespējams pavērsies kaut kāds skats jauns uz dzīvi, uz jūsu sasniegumiem. Jums varbūt kaut kāds jauns mērķis izveidosies par to, ko jūs gribat sasniegt, kādu finansiālu vai statusa līmeni. Februārī mums ir 17. saules aptumsums un sākas aptumsuma koridors, un tas būs enerģētiski ļoti spēcīgs laiks, kas ietekmēs noteikti arī jūs, un skatieties tad februāra otrajā pusē, kādas nāk jums atklāsmes, kādas domas, kādi varbūt simboliski notikumi vai zīmes, un tas jums parādīs to jauno vektoru, uz ko jums koncentrēties dzīvē, lai sasniegtu vēl labāku tieši materiālo un finansiālo un karjeras attīstību, lai jūs būtu apmierināts ar dzīvi. Darba sfērā mums ir šāda te kombinācija. Te ir divas monētas. Monētas ir labi, kad izkrīt par darba sfēru. Tas varētu būt, ka ir divi darbi vai divi projekti. Tad, ja jums ir šobrīd viens kaut kas, tad februāris varētu atnest otru vēl kaut ko. Vai būs jādomā par balansu starp darbu mājām, vai laiks sev, laiks darbam. Tad, lai jums būtu nošķirts, ja, tas, cik ilgi jūs strādājat un kad sākas darba laiks un kad sākas atpūtas laiks. Otra kārts mums arī tieši to arī saka. Taisnīgums, tas ir par balansu, par to, lai mēs nepārkāpjam robežas, lai mēs darbā neizdegam vai neparādam, ka mums var tik krāmēt visu virsū, vai arī otrādāk, ja, ka jūs gribat tur atšūt kaut kādus darba pienākumus, ka te to nedrīkst darīt, ja, jo šī ir arī karmas kārts, ko jūs iesējat, to jūs nopļaujat, vai tad jūsu rīcība pēc tam nesīs sekas. Tā kā pielāgojiet to savai darba situācijai. Ja, protams, katram strēlniekam ir individuāli izpaudīsies tas. Un kāša nozīme ir atkarīga no konteksta. Tā kā šādos video es nezinu jūsu kontekstu, jums pašiem priekš sevis ir jāpaskatās, ko tas nozīmē jūsu situācijā. Par attiecībām runājot, te mums ir tāda interesanta kombinācija. Ir saule un vientuļnieks. Es to redzu tā, ka atkal tas saules aptumsums varētu izgaismot jums vientulību jūsu attiecībās. Ka jūs sapratīsiet, ka patiesībā jūs varbūt jūtaties kaut kā nesaprasts vai atstumts, vai ka partneris jums nepievērš pietiekami uzmanības, vai ka ir kaut kāda tā rutīna pārņēmusi attiecības, ka nav vairs kaut kāda dzirkstelīte. Vai tie, kas ir vientuļie strēlnieki, tie sapratīs, ka viņi gribēs varbūt kaut ko darīt ar to, ja katram citādāk. Viens sapratīs, ka es beidzot gribu attiecības, vai, piemēram, kādam saules aptumsums parādīs, ka tieši ir labi būt vienam, ja, un ka jums ir fine būt šādā te situācijā. Saule var arī apzīmēt egoismu, kā, piemēram, egoisms ir izveidojis kaut kādu tādu augstuma noti jūsu attiecībās. Varat pavērot sevi vai partneri, vai tur nav kaut kādas šādas te iezīmes, ko tad līdz ar to caur komunikāciju var izlabot, lai nav tāds te atstatums un augstums attiecībās. Un atkal pielāgojam savai situācijai. Augstāko spēku padoms par februāri ir dūzis, un tas mums ir, zobendūzis ir par to, ka mēs objektīvi skatāmies uz situāciju, un ja jums nāk kaut kādi jauni piedāvājumi, tad izvērtējiet, vai tas tiešām ir tas, kas jums ir vajadzīgs, un domājam ar loģiku, ar struktūru, parunājam ar mākslīgo intelektu un ne uz emocijām pieņemt lēmumus. Tā, un kas vēl palīdzēs jums, ka ticība, ka viss būs labi, ka viss, kas notiek, tas notiek uz labu. Tas arī mums ir šāds te padoms par februāri. Tad, lai jums ir brīnišķīgs mēnesis!